Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tādiem kaismīgiem apustuļa Pāvila vārdiem, kur viņš, tā ir viena no tādām nedaudzajām reizēm, kur viņš, lai draudz brīdinātu, lai pasargātu no kādām bīstamām mācībām vai bīstamiem ļaudīm, kuri no malas šķiet spoži, gudri, dieva ļaudis. Viņš liek pretī tādu savu dzīves piemēru. Mēs pagājušo reizi runājām, kur viņš tad uzskaita veselu rindu par tādiem, no kuriem vajadzētu sargāties, un faktiski visa šī mācība, kas pēc apustuļu laikā un jau apustuļu laikā sāk pārņemt draudzes un draudzes ietekmēt, ir tāda mācība, kur ļaudis ar savu svētumu, ar savu paša dievbijību mēģina savu taisnību Dievu priekšā gūt. Tas notiek daudz dažādos veidos, un daudzās vēstulēs apustulis par to runā. Un šeit arī viņš runā par to, kā par tādu paļaušanos uz miesu. Paļaušanās uz sevi pašu, apustuļu vārdiem runājot, ir vienmēr paļaušanās uz miesu. Ja mēs esam tikai miesa. Un īsta kristīga cilvēka paļaušanās ir vienīgi uz Kristu. Uz to Kristus darbu un apsolījumu, ko viņš mūsu labā ir darījis. Viss, kas ir cilvēkā, visas vislabākās, visbrīnišķīgākās lietas, ko viņš pats spēja vai no citiem prasa, vai kas, tas viss ir tikai miesa. Un viņš saka, ja jau kādi paļaujas uz miesu un dižojas ar to, tad es varu tad vēl vairāk. Jā, tas tā diezgan stipri sasaucas ar otru pilnīgi, kur arī apustulis pats sevi sauc par neprāti. Viņa dižošanās. Atcerieties 2. vēstule Korintiešiem, kur viņš šo te pašu tēmu atklāja vēl tādā, vēl kaismīgākā veidā. Tur nav gan tik daudz viņa tādas izcelsmes un biogrāfijas kā šeit. Tur Izraēlietis no izraēliešiem, no Beņāmiņa cilts, 8. dienā apgraizīts, farizejs no farizejiem, tur bauslības, taisnībā, ko bauslība prasa, nevainojams un tā, par tādām biogrāfijas lietām. Bet 2. Korintiešiem, to būtu labi, tagad varbūt tā, kad mēs esam Filipieši izlasījuši, arī tagad varu nolasīt. Viņš tagad tajā, 11. nodaļā tas iesāks, kur viņš runā arī par tām lietām, ko viņš ir izcietis evaņģēlī dēļ. Viņš saka, ja jau jālielās, 12. nodaļa iesāks, kaut arī tas nekādu labumu nedod, turpināšu par redzējumiem un atklāsmēm, ko devis tas kungs. Es pazīstu kādu cilvēku Kristū, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz 3. debesīm. Vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu. Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku, vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu. Dievs to zina, ka viņš tika aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājams vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu lielīties, ar sevi pašu negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību. Es tikai piesargos, lai šo dižu atklāsmu dēļ kāds par mani nespriež vairāk kā tikai to, ko redz vai no manis dzird. Un tālāk, lai viņš nepaukstinātos, viņš runā par sātana eņģeli, kas viņam tur miesā kā dzelonis, viņu pazemojot, lai viņš neuzpūsto šo atklāsmu dēļ. Un tālāk viņš turpina. Esmu ļāvies neprātam, jūs mani piespiedāt.
Jums gan vajadzēja man atbalstīt, jo es ne ar ko neatpalieku no tiem pārlieku dižajiem apustuļiem, kaut gan neesmu nekas. Tālāk viņš kļūst ironisks, pat sarkastisks. Tomēr manas apustuļu sūtības apliecinājums tika jums rādīts neatlaidīgā pacietībā, gan zīmēs, gan brīnumos, gan spēkā. Ar ko gan tad jūs būtu nostādīts sliktākā stāvoklī par citām draudzēm, kā vien ar to, ka es jūs neapgrūtināju. Piedodiet man šo pārdarījumu. Tātad viņš neapgrūtināja viņus ar materiālām rūpēm par viņiem. Tālāk 11. nodaļā iepriekš, kā viņš to iesāka kaismīgi. Kaut jūs spētu kaut nedaudz panest manu neprātību, panesiet gan. Es degu par jums ar dievišķu dedzību, jo es esmu jūs sadarinājis ar vienīgo vīru Kristu, lai vestu jūs viņa priekšā kā šķīstu jaunavu. Bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīla ievu un ar savu viltību arī jūs prātu varētu samaitāt, novēršot no cēlu un šķīstības Kristū. Jo ja kāds ienācējs pie jums sludina citu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, jūs saņemat citādu garu nekā to, ko esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju nekā to, ko esam jūs pieņēmuši, to visu jūs labprāt ņemat pretī. Un tālāk viņš saka tā, ka šie ļaudis, kas uzdodas par Kristus apustuļiem, viņš saka, šādi cilvēki ir viltus apustuļi, blēdīgi darboņi, kas ārā izliekas par Kristus apustuļiem. Nav jau brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tur ir tālāk. Es neprātā pārņemt, saku, es daudz vairāk smagā darbā. Viņi ir apustuļi, es vēl vairāk. Viņi ir ebreji, arī es. Viņi ir izrēlieši, es arī. Viņi ir Ābrahāma pēcnācēji, es arī. Tad mēs redzam, ka tur, kur apustulis, jāteic tā, kā māte vai tēvs cīnās par savu bērnu, tur viņš ar tādu dedzību un aizrautību to dara, kuru, tiešām viņš saka, te es jau runāju vairs neprātā, bet neprātā. Bet mēs redzam, šie vārdi ir ļoti dziļi un saprātīgi, protams. Bet viņš, kā saka, neklājas tā runāt, bet tā dedzība, tā aizrautība ir tik liela, ka viņš to visu saka, un tas, kurš pieraksta, tas arī to visu pieraksta. Tā ir runa, tas nav, ka viņš būtu sacerējis tādu vēstuli. Vienkārši viņš savā sirds aizrautībā, aizgrābtībā izlēja savu lielo sāpi un savas lielās bažas svētā gara spēkā, un tas ir, par laimi, ka tas ir tā pierakstīts, un ka mēs varam to lasīt. Jo tie ir tādi, droši vien, ja viņš būtu rakstījis, pēc tam viņš būtu pārdomājis, un mēs neko no tā neredzētu. Bet tā kā viņš to ir pateicis, kāds to ir pierakstījis, un tas ir līdz mums saglabājies, tas ir, es domāju, ļoti liels iegums. Un te arī ir līdzīgi, viņš arī runā, ka tie, kas tur nāk, no tiem ir arī bieži vien jāuzmanās. Tātad, kas tur ir uzmanieties no suņiem? Kā mēs varētu tad teikt, tie, kas sludina šo, kā mēs to šodien nosaukt, varbūt kaut kādu LGBT lietu un pieņemšanu, no nederīgiem darboņiem un no tiem, kas miesu sagrājas, proti, kas nāk kā judaizētāji, kas saka, tā kristīgai draudzei vēl ir vajadzīgs kaut kas vairāk nekā Kristus un evaņģēlijs. Lūk, un Pāvils tad tam visam liek pretī savu piemēru. Viņš saka, ja jau tur ir tie paļaujas uz miesu, ka viņi ir tur izrēlieši pēc miesas, es vēl vairāk, un tā viņš stāsta savu to biogrāfiju, un tai pašā laikā viņš šajā runā ietver arī to, ka tas viņu, lai arī viņš pēc tās taistības, ko prasa bauslība, tā kā varētu būt nevainojams. Visi pateikt, kurš tā vēl, ja ne Pāvils, ja Sauls, pareizāk sakot, tajā laikā. Viņš saka, tomēr es esmu vislielākais grēcinieks. Tāpēc, ka es vajāju Kristus draudzi. Un viss šis, ko es turēju par ieguvumu, tas ir zaudējums man. Un es to neturu ne par ko, es to turu tikai par mēsliem, lai tikai iegūtu Kristu. Un tad mēs lasījām
lai atzītu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās, darīts līdzīgs ar viņa nāvē. Tā, ka es varētu sasniegt augšām celšanos no mirušajiem, nav tā, ka es to jau būtu iegūs vai būtu darīts pilnīgs, bet es zenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Jēzus Kristus ir mani ieguvis. Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, zenos uz mērķi, iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristu Jēzu. Un te mēs apstājāmies pagājušajos. Tad nu visi pilnīgie domāsim tā. Bet ja jūs domājat kā citādi, tad jums to atklās Dievs. Nu, šeit es gribu divus vārdus tā mazliet varbūt pārbaudīt vēlreiz, kas ir oriģināli tekstā. Proti, viņš saka 12. pantā, nav tā, ka es to jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs. Tur ir vārds telejo. Latviešu valodā mums tas pilnīgs parādās tādā dīvainā veidā arī 15. pantā, kā tie, kas ir pilnīgi, tad domāsim tā. Viņš saka, es vēl neesmu pilnīgs, bet mēs, kas esam tagad pilnīgi, tad mēs domāsim tā. Tātad vārds pilnīgs ir divās nozīmēs, viņš tur ir lietots. Pirmā nozīme tas būtu, ka pilnīgs, es vēl neesmu pilnīgs tai ziņā, ka es jau būtu pie mērķa nonācis, jo tajā telejo ir nonākt pie mērķa, tas tā nozīme. Telos ir mērķis. Un no otras puses viņš sauc ar to pašu vārdu arī, viņš saka, tad nu visi pilnīgie domāsim tā, telejos, tas ir tāds, kuram jau šī pilnība ir. Un tas ir tas kristīgās draudzes un kristīgā cilvēka stāvoklis, ko brīnišķīgi izsaka apustulis Jānis savā vēstulē. Cik liela žēlastība tas Tēvs mums ir devis, ka varam saukties Dieva bērni. Un mēs esam, mīļotie Dieva bērni, bet nav vēl atklājies, kas būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tātad vēl ne, bet jau jā. Tas ir tas, ko teologi tādu pretrunu izceļ, nosauc viņu par inaugurēto eskatoloģiju. Gluži tāpat kā, labi, varbūt tas salīdzinājums, viņš vienkārši es izmantoju, tāpēc, ka visiem zināms. Vai Trumps ir Amerikas prezidents vai nav? Vēl jau nav. Vai ir? Ne, viņš nav kandidāts. Viņš ir ievēlēts. Viņš ir ievēlēts. Viņš ir Amerikas prezidents, elektus ievēlētais. Amerikas prezidents. Nav apstiprināts vēl. Vēl nav stājies amatā. Jā. Lūk. Te ir tā līdzība, varbūt es negribētu šeit, ka mēs ietu tur kādās politiskajās niansēs, bet vienkārši tajā situācijā. Ja? Viņš vēl nav un jau ir. Viņš vēl nevar darīt to, kas būs tad, kad viņš būs, tāpat kā mēs kā Dieva bērni, kad mēs būsim Kristum līdzīgi un mēs būsim šajā godības stāvoklī, tad mēs varēsim darīt tādas lietas, ko mēs tagad nevaram darīt. Bet jau mums tas ir. Mēs jau esam Dieva bērnu kārtā. Tikai mēs to vēl nevaram izmantot. Tas noteikti būs, jo tas ir ar lielu drošību mums jau apsolīts un dots. Tāpat kā, ja Trumps tikai nodzīvos līdz 12. janvārim, viņš būs prezidents. Tā ir šis tāds pats stāvoklis. Jau jā un vēl nē. Jau jā un vēl nē. Var jau nenodzīvot. Mēs zinām, ka mums bija vesela plejāde Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas bīskapi, ne vesela plejāde, bet kādi pāris bija, kas viens pēc otra tika ievēlēti par arhibīskapiem, bet līdz savai inaugurācijai nenodzīvoja. Kā Pēters Klepers, kā Trejs.
piedošana, Frejas, es tā pārteicu. Jā, viņi nenodzīvoja, bet viņi jau bija arhibīskapi, bet viņi nenodzīvoja. Bet, te ir tas pats, ka es dzenos, lai es to sasniegtu, es jau esmu, es dzenos, lai es to sasniegtu, ka tas piepildās manā dzīvē. Tāpēc tā pilnība un pilnība ir lietot it kā pat pretrunīgi. Viņš saka, es jau vēl neesmu pilnīgs, bet viņš saka, mēs visi, kas esam pilnīgi. Un pirmajā gadījumā viņš runā par šo, ka nav pilnīgs, viņš vēl nav sasniedzis augšām celšanos. Viņš vēl nav Kristus godības spēka pārvērsts no zemes cilvēka par Kristumu absolūti līdzīgu visās lietās. Bet viņam tas ir apsolīts un tas droši būs. Ja viņš turpinās šo cīņu, šo skrējienu, tad tas viņam netiks atņemts. Tādā ziņā. Šī ir tāda lieta, ko vienmēr ir labi atcerēties attiecībā pašiem uz sevi. Mēs jau esam Dieva bērni, bet vēl neesam Dieva bērni godībā. Mēs jau esam ķēniņi un priesteri, bet mēs vēl esam šeit uz zemes un esam pavisam citā stāvoklī. Debesīs tas būs šis godības stāvoklis, te viņš vēl nav, bet mēs jau esam. Tad visi pilnīgi domāsim tā. Bet ja jūs domājat kā citādi, tad jums to atklās Dievs. Te mēs redzam, ka šīs Dieva lietas pat Dieva bērniem nav pašsaprotamas. Viņiem, kā jūs to esat kādreiz mans jau dzirdējuši, ka viņiem varētu būt savs viedoklis, bet viņi var viņam nepiekrist. Bet lūk, tas brīdis, kamēr viņi tam sāk nepiekrist tam savam viedoklim un atteikties no sava aplamā, tas viņš varbūt nemaz tik ātri nepienāk uzreiz. Ka viņi varbūt domā citādi. Viņš saka, nē, Dievs jums to atklās. Tas ir tā, ka mēs jau esam, bet vēl neesam. Un mēs zenamies uz šo mērķi, tur atkal šis vārds telus. Viņš spēlējas ar šo, varētu teikt, šo pilnības un mērķi. Telejos tas ir pabeigts, tas jau ir mērķis sasniedzis. Ja. Tad visi pilnīgie domāsim tā. Bet ja jūs domājat kā citādi, tad jums to atklās Dievs. Bet vienīgi no tā, ko esam sasnieguši, neatkāpsimies ne soli. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēdzis un par viņiem teikt, bet tagad jau raudot saku, viņi ir Kristus krustienaidnieki. Redziet, mīļais apostolis runā uz saviem mīļajiem filipiešiem raudādams. Asars slaucīdams. Tā nav tāda metafora. Viņš raksta, kas tajā brīdī viņi notiek. Viņš ar dedzību, tāpat kā mēs lasījām pie korintiešiem, es esmu iededzies par jums, kā šis šošbens, jeb līgavaini draugs, ar šķīstu dedzību, ka es varētu pievest jūs vienam vīram, Kristumu, kā šķīstu līgavu. Ar kādu kaisli, ar kādu ārkārtīgu saviļņojumu un dedzību apostolis runā. Un šeit arī viņš runā ar dedzību. Ir tā, ka 17. pantā izskan kādas, tādas īpaši svarīgas domas, ar kurām mums jātiek skaidrībā. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Un šeit ir kāds vārds lietots, 17. nodaļa, 17. pants, piedodiet. Jā. Simimētāji mūgineste.
tas ir, topiet manis atdarinātāji. Jo zināt, tie mīmi, kas ir, ja, kas kādus tur varbūt atdarina vai tēlo tur parasti tādā humoristiskā veidā, vai parasti tas ir kaut kā tur teātrī, kādas parodē, kādas varat izsmēj. Šeit viņš pilnīgā tādā īpašā nopietnībā runā, topiet manis atdarinātāji. Pirmajā brīdī tas varētu likties, mēs taču zinām, Pāvili, ka tu esi tikai arī tāds pats apžēlots grēcinieks, kā visi citi kristieši, bet tagad tu saki, topiet manis atdarinātāji un topiet arī par atdarinātājiem tiem, kas tad dzīvo pēc tā parauga, ko es jums tagad saku. Tur ir tāda, ja varētu teikt, pedagoģika. Tikai pieaugušiem cilvēkiem, ne bērniem. Kā mēs bērnam mācām vienalga rakstīt vai kādas, es nezinu, saimniecības darbus darīt. Kā tēvs māca amatu. Skaties, dari tā kā es. Māte saka, dari tā kā es daru. Un viņš skatās uz rokām, viņš skatās uz visu pārējo, viņš skatās uz tām lietām, viņš mēģina to darīt, un tad viņš top par šo. Tas nozīmē, ka Pāvils tiešām Dievu priekšā dzīvo ar šķīs sirdsapziņu, var teikt, topiet manis atdarinātāji. Viņš ir pilnībā sevi nodevis kalpošanai Kristum, viņam nav nekā cita, ko viņš varētu, tā kā vēl kā piemēru likt. Viņš pirms tam ir licis kā piemēru Kristu. Atcerieties, 2. nodaļa. Jūsos, lai ir tādas pašas sajūtas kā Kristū Jēzu, kas dievišķā kārtā būdams neturējās pie šī dievišķuma kā pie paturama kaut kāda ieguvuma, bet sevi iztukšoja, pieņemdams cilvēku veidu, lai jums ir tādas pašas sajūtas, bet viņš saka, es jau nevaru jums parādīt to Kristu, un jūs jau to nevarat atkārtot. Bet tur, kur jūs redzat Dieva darbu kādā cilvēkā, tad atdariniet to, viņš saka. Mūsu individuālismu laikmetā tas varbūt tā drusciņi skan tā, kaut kā tā, gandrīz vai tā kā varbūt nepatīkami, vai katra individualitāti kaut kā, nepatīkami ietekmējoši, vai kaut kas tāds tur ieskanas. Es nevaru noformulēt to sajūtu, varbūt ļoti precīzi, kāda, arī pie manis varbūt ir, tad, kad es lasu tos vārdus manā vecajā Ādamā un tādā ziņā, ja. Bet tur ir šajās lietās, kas attiecas uz ticību. Dariet pēc šī parauga. Topiet par atdarinātājiem. Pāvils saka, tas ir tas, ko es jums varu iedot. Man nekā cita un nekā vairāk nav. Tāpat kā tēvs vai māte saka, ja tu gribi iemācīties to, ko es māku, tad dari tā kā es. Ja tu gribi iemācīties kaut ko citu, ko cits māk, tad dari tā kā viņš. Bet citu ceļu nav. Protams, kā tas kristīgā draudzē vienu laiku ir bijis ļoti tāds iedvesmojošs. Piemēram, slavenais Ķempenes Toma darbs. Kristus atdarināšana. Imitācio Kristī. Un tas nav imitācija kā pakaļdarinājuma, tāds viltojums tādā ziņā, ja? Bet imitācija kā, tāds atdarinājums. Tas ir tas pats vārds, tikai latīniski imitācija.
Protams, ka tā ir ļoti augsta pretenzija. Nu, Kristu tur tā kā apostols nesaka tur tā uzreiz šeit. Tad viņš saka, lai jūsos tādas pašas sajūtas. Pārdomājiet to, cik viņš ārkārtīgi jūsu dēļ ir no kādiem augstumiem viņš ir nolaidies, lai jums kalpotu un lai jums atvērtu debesis. Bet tas, ko tas izdara pie cilvēka, to jūs varat skatīties pie tiem cilvēkiem, pie kuriem tas ir noticis. Kur Pāvils jau nesaka, atdariniet mani bauslības darbos. Viņš bija pilnīgs tajās lietās, ko prasa bauslība, viņš bija taisns, nevainojams. Viņš saka, nē, atdariniet man tajās lietās, kur es aizmirstams to, kas aiz manis. Bet zenos pēc tā, kas priekšā uz šo debesu balvu Kristu Jēzu, uz šo paļāvību, uz šo ticību viņš aicina paļauties. Un uz to, kurš šo ticību ir radījis un kas šo ticību piepilda ar savu apsolījumu. Viņš saka, jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēģis par viņiem teikt, bet tagad jau raudot, saku, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņa gals ir pazušana, viņa dievs ir vēders, un kauna darbi ir viņa gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas. Šeit ir tas, ko ļoti grūti kristīgam cilvēkam ir saprast attiecībā uz maldu mācītāju. Ir diezgan viegli, varbūt tam, kurš ir patiesību baudījis, atšķirt melus no patiesības un noraidīt viņus. Bet tas, ko kristīgam cilvēkam ir ļoti grūti saprast, tas ir šo viltus mācītāju motivācija. Piemēram, ja cilvēks sludina Kristu, Dieva žēlastību un visu saskaņā svētiem rakstiem, kas tiek godā celts? Svētie raksti, Kristus un Dieva darbs. Ja viņš sludina kaut kādas savas personiskas domas un lietas un ieskatus, kas varbūt šķiet pirmajā brīdī ļoti gudri, ap ko viņš pulcina ļaudis? Viņš ved viņus pie Kristus, ap sevi un pie sevis. Te ir tas, ko viņš visās draudzēs arī atgādina, ka irties, sargieties no tādiem, kas ar dievbību grib gūt peļņu vai ved sev brāļus līdzi. Tas ir viens no Pāvila motīviem. Atcerieties, apustuļu darbos mēs šo smeldzīgo brīdi, kur Pāvils atvadās no Efezes draudzes presbiteriem. Ko viņš viņiem saka, kas tad būs? Viņš saka, sargiet sevi un visu ganāmpulku, kurā svētais gars jūs licis par bīskapiem, lai jūs ganītu Dieva draudzi, ko viņš iemantoja savām asinīm. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū nāks plēsīgi vilki, kas ganāmpulku nesaudzēs. Un arī no jūsu vidus celsies vīri, kas runās aplam, censdamies aizraut sev līdzi mācekļus. Nevis sludināt Kristu, nevis Dievu patiesību atklāt, bet dabūt sev līdzi. Jo tu vairāk to savu sludina tas mācītājs, jo viņš vairāk sludina savu, jo tad vairāk tie, kas to uzklausa un ko tie pieņem, tad ap viņu. Un tad beigās jau paliek tā, ka tad, kad šādiem apmaldījušamies cilvēkiem, nomaldinātiem, tu saki, bet Kristus saka šādi, vai svētajos rakstos rakstīts tā, tad viņi atsauc uz kādām atzītām autoritātēm un saka, jā, bet tas tur mācītājs vai tas tur teologs to skaidro šādi. Tad viņi jau ir viņam līdzi aizrauti. Tā ir tā autoritāte.
Nu, tā beigās, kāpēc cilvēki to dara? Nu, apostols Pāvils, viņš saka, tie Kristus krusta ienaidnieki. Nu, kas pirmkārt jau Kristus krusta ienaidnieki ir visi tie, kas grib ar savu taisnību, tad Dievu priekšā pastāvēt. Tiem Kristus nav vajadzīgs. Šie paštaisnie, kāds Pāvils arī ir bijis, un viņš bija Kristus krusta ienaidnieks, to viņš nu pat tikai dažus mirkļus atpakaļ ir visu apliecinājis. Viņš ir bijis Kristus krusta ienaidnieks, viņš uzskatīja, ka viņam ir jāvajā Kristus draudzi, kas apliecina šo krustā sisto. Jo viņam likās, ka tas izposta bauslību. Nu, jā, viņš ir Kristus krusta ienaidnieks bijis, bet tāpat arī visi citi maldu mācītāji. Visi citi. Nav nevienas maldu mācības, kas nebūtu Kristus krusta ienaidība. Nevienas. Tāpēc visus viņus kopā ņemot, viņš nosauc viņus par Kristus krusta ienaidniekiem. Viņu gals ir pazušana. Tātad, kur viņi ved līdzi? Uz kurieni? Viņi paši iet uz pazušanu. Lai cik viņi gudri skan, mūsu ticības tēvi par tādiem ļoti gudriem un lieliem un nozīmīgiem ļaudīm, kuriem bija arī daudz brīnišķīgu, apbrīnojamu īpašību un spēju un zināšanu un ieskatu ļoti cienījamu. Nu, vecais mācītājs Mansels viņus sauc par lielajām elles pagalēm. Ka viss tas labums, kas viņos ir, ja tas ir vērsts prom no Dieva, no Kristus, tas paliek tikai par tādu lielāku iekuru elles mokām. Mazie grēcinieciņi, tie mazie žagariņi, tie nav lielās elles pagalas. Tie, kas viņiem tur līdz gājuši un kā, bet tie izcilie ļaudis, tie ir īstās lielās elles pagalas, kuras elles lācis, tā viņš arī sauc velnu, nu tad tur kurina un dedzina, jo tur uguns nedzisīs un tārps nemirs. Jā, tur ir tātad šī pazušana. Nebūs tā, ka kāds varēs pateikt, nu kā es esmu tur vesels valstis, tur satriecis vai dibinājis vai nes kādas lielas pilsētas cēlis, un Dievs teiks, nu ja tu uzcēli pilsētu, tad tu būsi debesīs. Nē, tu neuzcēli pilsētu, tad ej uz elli. Nē, tā nebūs. Tikai piederība Kristum visu izšķir. Un tāpēc tie, kas ir Kristus krusta ienaidnieki, viņu gals ir pazušana. Viņu Dievs ir vēders. Nu, šie vārdi ir ārkārtīgi uzrunājuši, kā mēs zinām, arī mūsu kāds klasiķus. Jā, Weidenbauma ļoti šie vārdi ir uzrunājuši, jā. Un viņš ar tādu rūgtumu arī savā dzejā to izsaka, katrs pats sev tuvākais un vēders Dievs visaugstākais. Jā. To cilvēka sautīgumu un to, patiesībā pazudinošo sautīgumu. Un kauna darbi ir viņu gods. Mēs redzam, ka cilvēki, kas nemeklē pēc Dieva žēlastības, kas tad galu galā ar saviem ieskatiem un saviem uzskatiem un idejām un ideoloģijām un reliģijas lietām kļūst par Kristus krusta ienaidniekiem, jā, beigās viņi lepojas ar to, par ko vajadzētu kaunēties. Tādā pavisam vienkāršā veidā varbūt tas sasaucas ar to, ko Pāvils raksta korintiešiem. Ka pie jums redz tādus grēkus, kādus pat pie pagāniem mēs neredzam. Ka viens dzīvo ar savu tēvu sievu.
Viņš saka, un jūs vēl lepojaties ar to. Šī lieta, par kuru arī apustuļi runā, kā šī tā brīvība no bauslības jau nav tāpēc, lai mēs varētu dzīvot grēkos. Šī brīvība no bauslības tāpēc, lai bauslība mūs, kas ticam, kas atgriežamies, kas pastāvīgi esam šajā, Kristus nāves un augšām celšanās ceļā, kas pie mums realizējas, kur mēs nožēlojam savus grēkus, nevis attaisnojam, ka tas nav tāpēc, lai mēs varētu, kā saka, tā ir tāda brīvība no bauslības, ka viņi mūs vairs neapsūdz Dievu tiesas priekšā. Bet kur šo brīvību no bauslības saprot kā tādu indulģenci vai tā kā tādu aizbildinājumu savam grēkam, tur ir tas, ka kauna darbi kļūst par godu. Jūs ar to pat lepojaties. Jūs ar to lepojaties. Tas ir pirmais, kas sasaucas. Bet to mēs redzam, kā tas ir tādos arī mūsu laikos ļoti. Mēs jau zinām, ka galu galā slavenais pasākums Praids jau nozīmē lepnums. Ja? Patiesībā tādas kauna lietas, par kurām vispār cilvēki agrāk klusēja aiz kaunu, ka tas ir kaut kā, viņiem ir iznācis ar to sastapties. Pat viņiem bija kauns par to runāt, pat ja tas neskāra viņus pašus. Kur, ja kaut kādā veidā kaut kas tāds, tas bija kauns. Bet ir pienācis tāds laiks, kāds bija arī šajos apustuļu laikos. Jūs jau atceraties to Pāvilu garo romiešu vēstules arī izklāstu šī ziņā, kur viņš saka tā, kur Dieva patiesību tie apmainījuši pret meliem, un tādēļ Dievs tos nodevis kaunpilnai kaislei, un tie nav uzskatījuši par pareizi turēt prātā Dievu, Dievs tos nodevis atžgārnai saprašanai, un viņi gan skaidri zina Dieva taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, tomēr nevien paši tā dara, bet atbalsta arī citus, kas tā rīkojas. Tas viņu gods ir likts patiesībā, viņi ir ar kaunu lepojas savu, ar to, no kā vajadzētu kaunēties. Par ko vajadzētu asaras liet, viņi izslienas taisni un ir lepni. Kā tas var būt, bet tas tā notiek, mēs to redzam, kā tas notiek šodien, un tas ir bijis arī apustuļu laikos. Šeit ir tādas, varbūt tādas seksuālās lietas ir īpaši pat redzamas, to, ka kāds ir zaglis, ar to tu var lepoties tikai varbūt cietumā starp citiem zagļiem, cik to es liels zaglis, tā atklāti, ja, un būt likumiskais zaglis vai neskāda citādā tur augstā tur zagļu kāds karalis vai barons, vai varbūt, es nezinu, ir tādas tautas pasakas, kur tas izcilākie vīri tie, kas vislabāk visu kaut ko prot nozagt, ja. Tādas, ja, tad kaut kādās pasakās mēs par to, ja, tā kā lasām. Bet tieši šajās seksuālajās lietās tas ir, ārkārtīgi izteikts. Tā tad, viņš saka, viņiem rūp tikai zemes lietas. Pat viņu reliģija, viņi runā par to, ka baznīcai jākalpo, ka baznīca ir jāmīl un jāpieņem un jāpalīdz un tā tālāk visu to, bet tas viss ir ne jau, ka jāpalīdz mūžīgo dzīvību iemantot. Jāpalīdz ir pie zemes lietām jāpalīdz. Un viņi pat līdz tam to var sagrozīt, ka atzīti doktori. Man visu laiku stāv prātā viena tāda epizode, kur man pilnīgi bija jānošausminās, kur tas bija vienā mācītē, bet vienā teoloģiskā konferencē, teoloģijas fakultātē. Viens no profesoriem, kurš vadīja šo te sapulci, viens manas uzstāšanās laikā teica, baznīcas tēviem jau absolūti nebija
interesi par mūžīgo dzīvi, viņiem bija interesi, ka mēs varam te kalpot zemes lietā ar tādām diakoniskām, tādām palīdzības lietām. Un tur sēdēja studenti, un viņš ir tāds profesors, ļoti ietekmīgs un ārkārtīgi tāds pēkšņi. Tā viņš tā saka, tā. Es saku, mēs taču abi zinām ar tevi, ka tas tā nav, tas, ko tu saki, tas tā nav. Ka viņa dēga pēc mūžīgās dzīvības. Un visas šīs palīdzības un tādas zemes lietas, jā, viņi palīdz, bet tas viņiem bija tikai pēc tam. Es saku, kāpēc tu studentiem tagad to stāsti? Tu taču zini, ka tas tā nebija. Bet tas tik stipri iesēž tajos maldu mācītājos, ka beigās viņi visā tajā, kur viņi dzīvo, kā viņiem patīk, kur vēders ir viņu dievs un viņi domā tikai par zemes lietām, ka viņi arī kā Kristus krusta ienaidnieki nostājas, jā, viņiem rūp tikai zemes lietas. Bet apostols tālāk saka, mēs piedaram debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Tas izteiksmes veids, kā Pāvils to saka, mums tā vienkāršot var izsolot, mēs piedaram debesīm. Viņš lieto vārdu, viņš saka politeuma. Hemon gārto politeuma. Un tā politeuma ir, tā kā tāda mūsu pilsonība, varētu teikt. Ka mēs esam debesu valstības pilsoņi, mēs esam tās debesu valstības, tās debesu Jeruzālemes pilsoņi. Jā, mēs neesam vēl tai debesu Jeruzālemē, bet mēs esam viņas pilsoņi. Un tas Dieva nolūks ir, lai mēs būdam šīs Jeruzālemes pilsoņi, taptu arī viņas iemītnieki. Ka mēs jau esam mums šī pilsonība ir. Tik mēs vēl tur neesam nokļuvuši. Un viņš izdarīs visu, lai mēs tur varētu nokļūt un tur dzīvot un būt mūžībā. Tā ir lieta, kas jau arī ir viens no tādiem ļoti svarīgiem tematiem. Jūs taču visi atceraties augstā priestera lūgšanu tā sauktot. Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļu. Viņš saka, viņi nav no šīs pasaules tāpat kā es neesmu no šīs pasaules. Kā tad tā? Ne no šīs pasaules. Ziniet, ka kādreiz tādi jocīgi ļaudis, kas runā par garīgām, nesaprotamām lietām. Es atceros kā par vienu tādu, viņam bija tādi gāri arī māti, un viņš bija tāds skaists un ļoti gudrs un ļoti iznesīgs un ļoti talantīgs. Un kad viņš runāja, tad draudzes māsas, vecākās tās sievas, teiksim tā, viņas teica, no šīs pasaules viņš nav. Kaut gan viņas bija gudras, viņas jau neteica, ka viņš ir no debesīm. Viņš teica, no šīs pasaules, vai no augšas, vai no apakšas, to mēs nesakam, bet no šīs pasaules viņš nav noteikti. Tā kā tur, kā tad tie vīri, kas Jēzum stāv tur pat blakus? Vienkārši zvejnieki. Tur kādreiz varbūt pat alkatīgais muitnieks, un kas nu viņi tur visi bija? Taču šīs pasaules cilvēki. Viņi nebija tādā nozīmē ne no šīs pasaules, tā kā kaut kādi tādi ļoti jocīgi tādi, kas nesaprot neko, nekā kurpes uzvilkt, nekā cits līdz darīt. Viņi visu ļoti labi saprata. Bet viņi nebija no šīs pasaules, viņu piederība bija šī politeuma debesīs, tāpēc, ka viņi Kristum pieder.
Viņi dabūjuši jau debesu valstīs pilsonību. Caur ticību viņi nav no šīs pasaules. Un šī pasaule viņus ienīdīs, tāpēc, ka viņi nav no šīs pasaules, jo pasaule mīl to, kas ir viņai no viņas. Par to atkal apostolis Jānis runā, viņš saka, tāpēc jau klausa visus maldu mācītājus pasaulīgie ļaudis, ka viņi ir no pasaules. Mīl kā savējos. Redz, cik tā cilvēciskā gudrība, vai spējas, vai tikumi ir augstā godāts ar šo cilvēku. Mīļš, jauks, brīnišķīgs, abrīnojams. Bet Kristus krustienaidnieks. Tā kā šis ir tāds temats, kas ir ļoti svarīgs, un apostolim Pāvilam viņš ir ļoti svarīgs. Vēstulē kolosiešiem, ko mēs nākamo skatīsim, ir tie vārdi. Tad no ar Kristu augšām cēlušies, tiecieties, vērsiet savu skatus uz augšu, kur ir Kristus, pie Dieva labās rokas debesīs, un jūsu dzīvība ir apslēpta viņā. Jūs esat miruši, viņš saka. Jūs esat miruši, un jūsu dzīvība ir apslēpta Kristū. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, arī jūs atspīdēsiet viņam līdzgodībā. Apostols Pēteris brīnišķīgi saka. Caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušiem Dievs mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai, svētam, neaptraipītam, nevīstošam, mūžīgam mantojumam, kas tiek uzglabāts debesīs jums. Jūs esat mantinieki. Jūs vēl nevarat no tās lādes neko izņemt un šai dzīvē kaut ko ar to darīt. Ja kādam Dievs to piešķir, tad viņš dara. Bet, tas ir Dievs piešķir. Bet tas vēl nav mantojums. Bet šim svētam, šķīstam, neaptraipītam, nevīstošam mantojumam debesīs, kas paglabāts jums, kas ticībā tiekat saglabāt, kad atnāks Kristus. Tad arī jūs šajā priekā ieiesiet. Raksta apostols Pēteris. Te ir tas brīnišķīgais, skaistais, es dzenos uz debesīm. Bet šie Kristus krustienaidnieki, šie vēderi Dievu pielūdzēji, tie saka, nē, viņi jau ar nedzinās, viņi ar tik domāja par tādām laicīgām lietām. Viņi ar tik domāja par šīm zemes lietām. Viņi pasaulīgi cilvēki bez gara. Kā lai viņi saprastu, kāpēc apustuļi šādas te jocīgas lietas runāja, ja viņiem pašiem tas ir tukša vieta? Kā lai viņi to saprot? Kā lai tie augsti izglītotie, kas ir, protams, ar lasījuši Bībeli un ir ļoti gudri cilvēki un zina visu vēsturu un kultūru un reliģiju, tā kā mēs neviens to nezinām varbūt. Bet tikko viņi sāk runāt par kristīgās ticības būtību, tad nožēlojamākas runas vispār ir grūti kaut kur sameklēt. Te ir tas, tā piederība. Viņa nav, viņa piederība nav debesīs. Viņa ir liela izcila ļaudis. Ļoti žēl, ka viņa piederība nav debesīs, ka viņa nav debesu valstīs pilsoņi. Var jau būt, ka viņi beigās top par tādiem, nezinu. Bet reizēm, kad viņi runā, tad redz, ka nav šī izpratne un šī piederības apziņa nav. Viņi mēģina to visu novilkt uz zemes. Gan Kristus kalpošanu uz zemes. Kāpēc? Ka viņš ir par zemes lietām rūpējies. Pirmais jau to gribēja Sātans. Viņš teica, pārvērt šos akmeņus par maizi. Ja tu esi Dieva dēls. Pielūdz man, tad es tev došu visu to te pasauli, toreiz viņu izlāpot, salāpīt, uztaisīt skaistu, brīnišķīgu taisnu. Viņš saka, atkāpies Sātana. Viņš saka,
tagad mana valstība nav no šīs pasaules. Viņi ir šai pasaulē, bet viņi nav no šīs pasaules. Un viņi ir šai pasaulē, lai arī mēs savu ticību, tāpat kā apustuļi, taptu par tādiem, kas nav no šīs pasaules. Un to Pāvils izsaka ar vārdiem. Mūsu politeuma, mēs esam debesu pilsoņi. Debesu polises, debesu Jeruzālemes ļaudis. Nu, mēs zinām, ka ir varenas, stipras valstis, kuras savus pilsoņus ārkārtīgi aizstāv. Ja tu esi, piemēram, Amerikas pilsonis, tad pat ja tu viens pats būtu iekritis kaut kādā, lielās nepatikšanās kaut kādā valstiņā, tad līdz pat prezidentam tas celsies un viņš meklēs, ja viņš gribas, tā kā prezidents jau viņam jāpildi tas, kas, ka ar amerikāņiem tā nedrīkst apieties, kā ar visiem citiem. Mums ir jāpalīdz, mums ir jāatsvabina. Mēs iemainīsim 2-3 viņējos blēžus pret vienu savējo. Kā tas arī notiek, kā mēs to redzam. Šeit nav Amerika. Šeit ir debesu Jeruzāleme. Cik liela un stipra ir šī lieta? Būt par Romas pilsoni. Kā? Mēs jau runājam tur Pāvils tam Līsijam, kurš saka, tu esi Romas pilsonis. Es to iegūtu tik pa lielu naudu. Viņš saka, es jau piedzimu. Tas reiz bija tāda cieņa. Tas ir visstiprākā vāra, kas savus pilsoņus sargā, kuras pilsoņiem ir īpašas tiesības, īpašas privilēģijas. Mēs neesam ne Romas, ne Amerikas. Mēs esam debesu Jeruzālemes pilsoņi. Un par mums iestājas nevis kāds prezidents, kas šodien ir un rīt viņa nav, un viņš ir tikai pīšļi. Un nevis zemes izkārtojuma lietās, bet mūžības lietās par mums iestājas ķēniņš un kungu kungs, kur priekšā zemosies visi ķēniņi. Cik brīnišķīgi to teica Kārlis. Es aizmirsu, kurš no Kārļiem, laikam, vai 10. vai 11. vai 12. Zviedrijas Kārlis. Kad viņš ies pirms kaujas, viņš vienmēr lūdz Dievu. Viņš savai armijai priekšā nostājies, viņš lūdza Dievu. Viņš teica, es loku savus ceļus tā priekšā, kur priekšā ķēniņi ir tikai staļļa puiši. Ķēniņi priekšā. Un tad mēs redzam, cik stipri ir šie vārdi, ko apustulis saka. Mūsu piederība. Tā kaut kā paskrien garām, jā. Bet tas ir tāds dokuments, tāds status, tāda diplomātiskā neaizskaramība, tāda pilsonība, kur neviens nevar šai pasaulē nekad ar to salīdzināties. Jā, izskatās, ka mums bieži vien tā kā debesu Jeruzālēm būtu par mums aizmirsusi. Viņa neko nav aizmirsusi. Kristus mums ķēniņš nav nevienu no mums aizmirsis. Viņš katru savu avi zina saukt vārdā. Un tas, ka ja šai pasaulē viņš kādreiz ļauj mums kādas pārbaudījumus izciest un galu galā mums arī būs jānomirst, un apustulim Pāvilam nocirtīs galvu debesu valstīs pilsonim. Viņš to tur par augstu godu. Viņš tad būs izturējis, jo neviens nevar viņu pazudināt. Ja Kristus ir viņa kungs, un viņš pieder
debesu Jeruzalemē. Tā ir mūžīga valstība. Viņš jau kā ar atraisīties. Tāds veids vai viens vai otrs vai trešs. Tā. Es domāju, tādam vīram kā Pāvilam jau varot nomirt gultā, klusi miegā, nebūtu nekāda goda, bet, kad nocēt galvu, apliecinot Kristu, ka viņš par Kristus apliecināšanu, tas ir īsti cienīgs gals. Skaists, brīnišķīgs. Citiem būs jānomirst gultā miegā, klusi un mierīgi. bet lieliem vīriem, tad tādas lietas gadās, jā. Un mēs gaidām no turienes ar pacietību glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa, savai godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Kas tas ir par spēku, kas visu pakļauj viņam? Tas kungs sacīja uz manu kungu: sēdies pie manas labās rokas, tiekams es tavus ienaidniekus lieku par tavu kāju pameslu. Kas to saka? Dievs. Tie vārdi ir tādi, par kuriem varētu tā kā to 21. pantu pārmainīs mūsu zemības miesu. Un tur ir pilnīgi arī kā tehnisks termins. Metaschematizēja. Schēma ir kaut kāds veids, pēc kā kaut kāda lieta top, ka viņi ir izveidota un pēc kuras viņi taisīja, pēc kuras viņi funkcionē. Bet metaschematizē ir pilnīgi uz citiem principiem, ka to lietu pārveido. Un tur ir runa par ļoti tādu pilnīgi uz citiem principiem būvētu fizisko eksistenci, jo tur ir runa par miesu. Nav teikts, viņš paņems mūsu gāru, mūsu dvēseli, un tad tur tādu, te es nevaru nepiekrist mīļiem kādreizējam Lelbāla arhibīskam Rozītim. Viņš saka, augšām celšanās tādas mitras migliņas veidā mani neinteresē. Runājot par miesas augšām celšanos. Tas tikai parādīja, ka viņš arī cer uz to, ko mēs šodien lasām. Jā. Ka tas nav tā, ka kaut kā tur kaut kas turpinās, vai kaut kas tā ir, un tas būs garīgi un atbrīvots no miesas, un tad tas ir tik labi, kā to gnostiķi, domātu, no miesas cietuma. Viņš saka, nē, mums būs ķermenis, mums būs miesa pilnīgi pēc citas schēmas. Pēc kādas schēmas? Pēc Kristus schēmas. Kur viņš varēja augšām celties no mirušiem. Viņš varēja ienākt mācekļu vidū aiz slēgtām durvīm. Mēs redzam, ka kaut kas no tā parādās viņa kalpošanas laikā. Es tagad to tikai tā kā piemēru. Viņš varēja staigāt pa ūdeni, visi brīnījās. Viņš varēja apsaukt vētru, visi brīnījās. Viņi klausīja viņu vārdam. Kas tad tur bija tāds? Viņš jau nepateica kaut kādus buram vārdus un vētra apstājās. Mācekļi ļoti skaidri dzirdēja, ka viņš teica: Fiemi, aizveries. Un vētra aizvērās. Pat nebija dikti smuki. Viņš teica kurlējam: Efata, atveries ausīm. Viņš atvērās. Tie bija skaidri saprotami vārdi. Viņi tika izrunāti tāpat, kā mēs izrunājam vārdus. Pilnīgi fiziski vārdi. Jo kas tad mēs tricinām savu balsu saitēm, ar savu mēli, ar savu visu,
artikulācija, kas mums mutē ir, mēs tricinām gaisu, izrunājot vārdus. Bet vētra rimst. Viņš uzpūš saviem mācekļiem un saka, saņemiet svēto garu. Ja tas nav kaut kā, viņš paņem kaut ko mistisku no debesīm, ieliek svētais gars. Viņš ievelk plaušas, savās plaušās gaisu. Un uzpūš viņiem saka, saņemiet svēto garu. Viņš pieiet pie Lācara kapa. Saka, Lācar nāc ārā. Un iznāk, pusnabaga Lācars ar visu savu smirdoņu un līķi pleķiem dzīves. Un dzīvo tālāk. Redziet, tas ir viss saistīts ar mūsu kunga iemiesošanos, ar to, ka mums ir tā zemišķā miesa, grēka, ka mums jau varbūt tas jau arī tā kā Dieva bērniem, tā kā bija paredzēts tikai cilvēku grēkā krišanas dēļ, tas viss tika liekts. Iedomājieties, ka grēcīgais cilvēks tagad varētu visu šito te. Iznāktu viens, es nezinu, kurš mums vismazāk patīk, šobrīd laikam Putins. Iznāk un pasaka vētrai, rimsties. Pasaka Ukraiņu armijai, mirstiet visi. Un viņi nomirst. Šausmas būtu, vai ne? Kur no tāda varētu sprukt. Bet cilvēkam tas ir tā kā liekts, tie ir vārdi, ka tā spēja viņam tur tā kā, nav. Nav dota. Bet ko Pāvils viņš pasaka, ka viņš saka, ka viņš pēc pilnīgi citas schēmas mūs pārmainīs, mūsu ķermeni, kas ir zemības, simorfon, tas ir tas pats, ka Jēzus sākumā, ko apostols saka, tapa cilvēkiem, tāds kā cilvēks. Ar šo pašu vārdu. Viņš, būdams mūžīgais dievišķais vārds, tapa cilvēks. Un tad šajā cilvēcībā viņa dievišķais spēks izpaudās. Jā, tas bija viņa dievišķais spēks, kas piešķir viņa asinīm pestīšanas spēju, šķīstīšanas spēju. Viņa asins ir tas aģents, kas to dievišķo spēku un žēlastību un taisnību dod. Tāpēc, pat ja viņš būtu vienkārši taisns cilvēks, ar taisnu cilvēku asinīm nevienu nevarētu šķīstīt. Bet tā kā viņš ir patiesa Dievs un patiesa cilvēks, tad viņa asinīm ir un viņa miesa ir pestīšanas spēks. Un viņš tātad pārveidos pilnīgi pēc cita veida to mūsu zemības ķermeni. Tādu pašu simorfonu, tāda paša veida darīdams, kā ir viņa godības ķermenis. Saskaņā to darbīgo spēku, un te ir tas vārds ļoti tāds mūsdienās jau izraisošs aizdomas, enerģiju. Ir tādi, kas runā par enerģijām, tur, kur visur šā vai tā, bet šeit viņš ir tas vārds. Tātad saskaņā ar to enerģiju, kas spēj viņam visas lietas pakļaut. Tātad tas nav vienkārši kaut kāds spēks, kā, es nezinu, kā stiprinieka spēks. Vai, piemēram, kāds liels stiprinieks varētu no kaut kā viena izveidot kaut ko otru. Pat ja viņam piešķirt 100 reizes lielāku spēku nekā viņam ir. Nē, viņš to nevar. Bet šeit ir šī
šis darbīgais spēks, kas pats ir ar savu ārkārtīgo spēju piepildīt. Viņam nav jābūt vienkārši stipram. Viņam ir jābūt Dieva veidotam. Tādā ziņā. Lūk, šeit mēs apstāsimies tagad pie 4. nodaļas sākuma. Varbūt ir kādi jautājumi? Un vairāk par to vēdru, Dievs ir vēdrs. Tas ir kā tikai ēšana, dievišķo Protams, ka tur ir noteikti, ka tas ir tā kā apkopojums visām zemišķām lietām. Tām, kas grēka samaitātiem cilvēkam šeit uz zemes piemīt. Bet vēders nav tā pēdējā. Vēders nav tā pēdējā nemaz te visā tā lietā. Protams, ka noreducēt to uz vēderu nebūtu arī pareizi, bet viņš runā arī tāpēc par kauna lietām, ar kurām viņi lepojas un tā. Bet, laikam, tas pēdējais, kā eksistenciālais, ja tā varētu sacīt. Tas jau ir tas vēders. Es nevarētu šo tēmu tā ļoti veiksmīgi tālāk risināt, es teikšu, kā ir, ja. Lai tas paliek šai brīdī kā metafora, teiksim tā, ja. Kā pareizāk kaut kā sinekdoha, tā būtu pareizāk. Kā viena daļa, kas apzīmē veselumu no lietām, kur ir daudz un viņas ir dažādas, bet, pēc vienas zīmīgākās. Varētu būt tā konkrēti, nevis tā kā tiešām, ka kādam garšo lampu ēst, izsmalcināts ēdiens, bet arī tā smalkā. Jo ir, teiksim, visāds tāds filozofijas vai tur, kas ir populārs tā arī bija. Visādi laiku, visādi derīgie skolotāji, meditācijas, un tieši tas uzsvērts arī ir tur viss tās enerģijas. Dažs labs saka, ka tur ir snabs, kur ir vēdera un tā, un ka tas tieši visām miesīgām un arī ēdienas šķirošanas, veģetārisms un tā, tas viss ir tas. Kā ar to viss kā panākams, gandrīz. Tas viss enerģijas, aktīva un uzlabo, un tā, tas jau arī ir tāds, prātīgi. Jā. Miesīgi, tas ir miesīgi, bet pateikt, tas ir garīgi. Tas īstenībā ir vēders. Jā. Tā ir. Te bija mums tādi pravieši. Jā. Man patīk, ka Gunters raksta vienā savu grāmatā par to, ka kauna lietas ir, par ko jāpaunās, par to lietu, ka ir godā. Es vienkārši jau tās cilvēki jau domā, ka tas būs ar likumu pieņemts, un tagad Dievs demonstrācijās pierādīs, ka viss atļauts, un tā kā vairs nav grēks nemaz. Tāpēc to viss dara. Atnāc prātā tieši, kā Gunters rakstīja to. Uz grēks dedzina vienkārši. Nevar atrast vietu, bet grib to ar likumu apstiprināt un kā tā dot arī, lai es nebūtu grēks. Līdz ar to legalizēt. Leģitimēt, protams, jā. Tā tas notiek, jā. Redziet, to jau mēs, grēcinieki, zinām. Viens saka, es neesmu netikls, es esmu moderns cilvēks bez aizspriedumiem. Cits saka, es esmu bargs, bet taisnīgs. Savā varmācībā viņš saka to. Katrs to savu grēku, kas viņam ir, grib padarīt, vismaz par, ja nevar par likumu, tad vismaz par mazu tādu nevainīgu vājību. Par to tas stāsts ir. Protams, ka visaugstākā pilotāža grēkam ir vienmēr tikt par likumu. Piemēram, netikls pasaka, es esmu moderns cilvēks bez aizspriedumiem.
Protams, ka tas ir tāds īpatnējs veids, kā to padarīt par tikumu, bet tomēr. Es neesmu skops, bet, ko saka? Taupīgs. Jebkurā gadījumā, tur ir tas mēģinājums to grēku kaut kādu uzdot par tikumu. Tad, ja nevar viņu par tikumu uzdot, tad kad citi grēki ir sliktāki. Manējais jau nav nekas. Tādā ziņā. Bet, protams, tā augstākā pilotāža ir, ka tad uzdot par tikumu. Visslepkavnieciskākās lietas kādreiz, kā mēs to redzam pasaulē apkārt. Jā. Tā kā par skabargu, citam skabargu redz, bet sava baļķi neredz. Neredz, un noslēpjies tā tuvākās kabargas. Tā ir. Jā, nākamreiz tad turpinam tālāk.